Jēzus lūdzu, mētī atgūtu mūžīgo dzīvību. Es sludināšu no Apostoļu darbiem 3. nodaļu un 4. nodaļu. Jūs zināt šīs rakstvietas? No galvas varbūt nezinu. Atveram, kam ir bībelīts, tagad jāatver Apostoļu darbi 3. nodaļu. Es lasīšu no bībeles tagad, lai nebūtu tā, ka es pats kaut ko izdomāju, bet tas no bībeles. No bībeles. Ko Dievs mums runā? Dievs mums runāts ar bībeli, pareizi? Aigi ir tā? Jā. Un tā tad lasam. Pēteris un Jānis gāja uz templi ap lūkšanas 9. stundu. Tas ir 9. stundu gāja. Pēteris un Jānis gāja uz templi ap lūkšanas stundu. Tas ir 9. Un tobrīd tika nes kāds vīrs, kas bija kroplis jau no mātes miesām. Viņu ikdienas nolika pie tempļa durvīm, sauktajām par krāšņajām, lai viņš lūgtu dāvanas no ienācējiem templī. Viņš ieraudzījis Pēteri un Jāni, kas gāja iekšā templī, lūdzas žēlastības dāvanu. Ko mēs sapratām, kas tur notika? Kas tur notika šī rakstvietā? Apustuļi, jā? Kā mēs saprotam? Apustuļi Pēteris un Jānis gāja uz lūkšanas namu, uz baznīcu, ja. No rīta, 9. stundu, agri no rīta, viņiem bija noteikti dievkalpojumi agrāk no rīta, viņi gāja. Un tur viņi redzēja, kāds vīrieti nes uz nestuvi, nezinu kā viņi nest. Tad jau nebija laikam invalīdi ratiņi. Bija nestuvi. Nestuvi noteikti nesa. Viņš bija paralizēts no māsas miesām, viņš nestaigāja. Viņi tur lika, laikam katreiz, cik saprata, viņi tur lika pie tām templi, pie to templi, pie tās baznīcas, katru svētdienu, jo viņš lūdza žēlastības dāvanas. Viņš lūdza žēlastības dāvanas no cilvēkiem. Viņš bija guļošs. Viņi lika pie baznīcas ārdurvīm, un viņam nolika blakām cepuri droši vien, ne? Nav redzējuši, ka pie baznīcām tā? Ir. Noliek kādu, tur jau citreiz sēž, visādi ratiņiem invalīdi. Un prasa tās žēlastības dāvanas. Es arī mūsdienās tāpat esmu. Nav mūsdienās arī tāpat novērojuši. Bet viņš neprasīja nekādu cietināšanu, neko, viņš vienkārši prasīja naudiņu. Es jau uzmanīgi šodien jāuzmanās, es, ka iet tur Zinātņu akadēmiju, mums bija kādreiz dievkalpojumi Zinātņu akadēmijā, un mēs gājām uz to Zinātņu akadēmijas dievkalpojumu, un tur arī cilvēki lūdz žēlastības dāvanas. Man ir Robertiņa, ka tur ir tā, kas lūdz žēlastības dāvanas. Tur tāda pareizticīgo baznīca, un tur viņi lūdz taču. Bet es jau skatos, ka viņi lūdz priekš alkohola, lai dabūtu ieraukt. Viņi jau tādi apsutuši tur jau ir sēži, pareizi? Viņi dabūtu tās to naudiņu un iet uz točiku, bet viņš nav bija tā. Tāpēc tā negribās dot viņiem, pareizi? Aigi nav tā, ka nav vērts. Bet es domāju, toreiz bija savādāk. Un viņa redzēja, tas izlaists cilvēks atkal redzēja, tas paralizētais cilvēks redzēja Pēteru un Jānu, un viņš arī viņam prasīja dāvanas. Viņi gāja garām, vai arī viņi uzreiz gāja viņam klāt. Es domāju, varbūt viņi pat gāja klāt. Viņi redzēja, ka tāds cilvēks ir, viņi apustuļi, viņi gāja viņam klāt un lūdza dāvanu. Bet, kā mēs redzam, kas tur tālāk rakstīts. Bet Pēteris viņu cieši uzlūkoja, sacīja, reizē ar Jāni viņš teica, paskaties uz mums. Viņš teica, paskaties uz mums, zini. Tam, kas bija tas cilvēks paralizētas, viņš paskaties uz mums, viņš teica, zini, kā mums mācīja Bībeles skolā, ka jāskatās uz Jēzu, nav jāskatās uz cilvēku, pareizi? Nav tā, nemācīja.
Kā bija? Lūkojas uz Kristu, nevis uz mums. Mums tā mācīs Bībeles skolā. Bet ko viņi teica? Paskaties uz mums. Paskaties uz manis. Tas visi, es domāju, tā pirmā brīdī, tu lasot, domā, tie galīgi auzās iebraukuši pareizi. Kur tā viņi tā? Jā, vajadzēja skatīties uz Jēzu, viņam no Jēzu dziedināšanas, viņam, ko viņš saka? Paskaties uz mums. Paskaties uz mums. Un tad uzlūkojas viņš, cerēdams kaut ko no viņiem saņemt, tad Pēteris sacīja, zelta un sudraba man nav, bet es tev došu to, kas man ir. Viņš teica, nācerieši Jēzus Kristus vārdā, celies un staigā. Viņš teica, ka viņam nav naudiņa, nekas nav, ko tev iedot, bet viņš teica, nācerieši Jēzus Kristus vārdā, celies un staigā. Un viņš satvēra to pie labās rokas un piecēla, un tūlīt pēdas un locītavas tam kļuva stingras, un viņš pielēca kājās un sāka staigāt kopā ar viņiem un iegāja templī, staigādams, lēkādams, slavēdams Dievu. Es domāju, ka viņiem nekādi īpaši tur noteikti dziedināšanas formula nebija, pareizi, Aiga. Viņi vienkārši. Viņi teiks, viņa nelūdza Dievam, kungs dziedini šo paralizēto, pareizi? Viņa nelūdza Dievam, lai dziedini šo paralizēto cilvēku. Bet viņš vienkārši griezās viņu pie šo cilvēku un teica, nācerieši Jēzus Kristus vārdā, celies un staigā. Es domāju, ka tieši viņi zināja, ka tas vārds, ko viņi pateiks, ka tas dziedinās to cilvēku. Pareizai? Kā tu domā? Ir tā? Viņi norāda tieši uz vārdu. Jo mēs zinām, ka Jēzus vārds, kas Bībelē raksta, kas Jēzus vārds, Filipiešiem 2:10 rakstīts, tāpēc arī Dievs viņu ļoti paaugstinājis un dāvinājis viņam vārdu pār visiem vārdiem, lai Jēzus vārdā locītos visi ceļi debesīs un uz zemes virsū un pazemē. Mēs zinām, ka Jēzus vārdā, kad mēs pasakām, cilvēki tiek dziedināti. Cilvēki tiek glābti, dziedināti pareizai. Viss slimības tiek noņemts no cilvēkiem daudzas. Mēs ticam Jēzus vārdam, un arī viņi ticēja Jēzus vārdam, un tāpēc viņi izteica šos vārdus. Tas vārds, Dieva vārds, cilvēku dziedināja. Jo Jēzus ir pats savā vārdā. Es domāju, ka Jēzus ir pats savā vārdā. Pareizi? Kad mēs izsakām Jēzus vārdu, tad cilvēki tiek dziedināti. Jo, kad mēs esam piedzimuši no augšienes, atdzimuši no Dieva gara, tad mēs ticam Jēzus vārdam. Un es domāju, ka Jēzus vārda spēks vara pieder visiem kristiešiem. Pareizi? Mātiņa ir tā. Vārda vara pieder visiem kristiešiem. Un šajā vārdā, kā mēs zinām, locas visi ceļi debesīs un virs zemes. Kā mēs zinām, Jēzus vārdā ir vara. Un visi locās šī vārda priekšā, neatkarīgi, kas tas ir. Visas mūsu slimības locās šī vārda priekšā. Pareizi? Ar katrai slimībai vārds, pareizi? Nav? Katrai slimībai vārds. Piemēram, audzējiem arī vārds. Katram audzējiem ir vārds. Bet Jēzus vārdā visām slimībām nākas atkāpties, jo Jēzus vārds ir pāri visiem vārdiem. Jo jebkurai slimībai bijusi jāatkāpjas un jebkurā problēmām būs jāatkāpjas Jēzus vārda priekšā, pareizi. Jo Jēzus vārdā viss tas tiek pakļauts, viss slimības tiek pakļauts. Un tas ir tas, kas mums arī šodien ir jāpieņem. Jo visi vārdi locās Jēzus vārda priekšā. Visas slimības locās Jēzus vārda priekšā. Kas vēl šeit rakstīt tā tālāk, mums ir interesanti, kas tālāk, palasīsim tālāk, kas tur tālāk interesants. Viņi visi iegāja templī, visi trīs. Es sapratu, visi Jānis, Pēteris un šis cilvēks paralizētais, kas piecēlās no
kas bija paralizēts no mācas miesām, kas piecēlās, viņš arī viņiem iegāja templī un bija kopā ar viņiem. Kas bija interesanti šī rakstu vietā, pašā sākumā, kas mums likās ļoti interesants? Man, piemēram, likās tas ļoti interesanti, ka 2 apustuļi iet uz baznīcu. 2, iedomājies, mēs ejam uz baznīcu 2. Ieraugam cilvēku, kas sēž pie baznīcas. Viņš nav kristietis, ja? Bet viņš ir slims. Viņam ir kāda vaina. Viņš sēž uz invalīdu ratiņiem vai kaut kā citādāk. Viņš sēž un lūdz ziedojums. Mēs, kristieši, pieņem viņam klāt, aizlūdzam par viņu, pasludinām Jēzus vārdu, un šis cilvēks mums seko. Viņš pieņem Jēzu un seko mums. Viņš ieiet baznīcā, un cilvēki redz, ka šis cilvēks ir dziedināts. Viņi jau redzēja, iedomājies, viņi jau redzēja to izloto, paralizēto cilvēku jau iepriekš, jau viņi redzēja tur. Saprot? Viņš jau tur daudz gadus tur sēdēja. Viņi jau zināja, ka viņš nestaigā. Un pēkšņi viņi skatās, viņi ierauga viņu. Viņi ierauga, šis staigā. Iedomājies, viņš visu laiku nestaigāja, tur sēdēja pie baznīcas un pēkšņi viņš staigā. Saprot, kas tur notika? Jūs esat padomājuši, kas tur notika. Visa tauta redzēja viņu staigājumu, slavējam Dievu, tur rakstīts, un pazina viņu, to, kurš žēlastības dāvanu lūgdams sēdēja pie tempļa krāšņajām durvīm. Viņi izbijās un bija apjukuši par to, kas ar viņu bija noticis. Robertiņ, viņi bija izbijušies, apjuku, viņi ieraudzīja, kā viņš visu laiku tur sēdēja, nevesels un pēkšņi viņš vesels. Un iet kopā ar Jāni un ar Pēteru, ar apustuļiem slavēt Dievu. Zin, kā visi pilnīgi šokā tur bija. Un redz, rakstīts tālāk redzi, tā kā viņš turējās kopā ar Pēteru un Jāni, visi ļaudis pārsteigti saskrēja pie viņiem tā sauktajā Sālamana kolonādē. Visi tur saskrēja rīņķiem, kas tas tāds? Un zini, kas tur tālāk interesants, es tur visu nelasīšu, tad pagāri būs, bet man tas patika, varam palasīt tā drusciņu. To ieraudzīs, Pēters ierauga, tur viss saskrien un brīnās, un to ieraudzīs Pēters sacīja ļaudīm, Izrēlieši, ko jūs brīnaties par to? Pēters saka, ko jūs brīnaties, ka tur tas tā noticis? Kādēļ jūs tā skatāties uz mums, it kā mēs paši ar savu spēku un dievbijību būtu panākuši, ka šis cilvēks staigā? Ziniet, kas ir interesants? Kas jums interesē šī lietā likās ļoti interesants? Zini, visi tie cilvēki uz viņiem skatās, it kā viņi būtu tie no dziednieki, zini? It kā viņi savu svēto dzīvi, it kā būtu to cilvēku piecēluši. Pēters Jānis teica, ko jūs skatāties uz mani? Viņš saka, skatieties uz Dievu, Dievs jau dziedina. Ne jau cilvēku dziedina. Cilvēki visi skatās, zin, uz cilvēkiem, zin. Nav ievērojuši, ka atbrauc kāds sludinātājs, visi skrien pie to sludinātāju. Un skatās uz to, tas sludinātājs, viņš ir tur svaidīts un nezinu kāds, visi tagad gaida no to sludinātāju. Nevis uz Dievu skatās, bet uz sludinātāju. Redz, ko Pēters Jānis, ko jūs skatāties uz mums? It kā mēs tur būtu kaut ko izdarījuši. It kā viņa savu dievbību un savu spēku būtu pavēlējuši, un tas cilvēks jau esās. Vai tā nav laime? Es agrāk arī tā domāju. Zini, kā es agrāk domāju? Robertiņ, zini, kā es domāju? Ka man jādzīvo ļoti svēta dzīve, ļoti pareizi, daudz jālūdz Dievs, un tad Dievs mani caur mani lietos un man darbosies caur manī. Un tad es būšu tur īpaši, ne? Un man jābūt, nezinu, kas jāpanāk, lai Dievs mani lietotu. Es tur centos, es pirms sastrīdos ar Aigus, Dievs man nelietos, viss, šodien es esmu sagrēkojis, ir vairs viss beigas, un es nevaru iet sludināt un lūgt. Bet mums jau, ne jau mēs dziedinām, saprot, Jēzus vārds dziedina, Dievs jau dziedina. Un Dievs jau to dara, un ja būs viņam vēlēšanās, viņš tev lietos, Dievs, pareizāk, neatkarīgi. Kā citu svētu dzīvi.
Jo es domāju, tagad es darīšu tā pareizi, stundas, 20 lūgšu Dievu, un tam man būs svaidījums, un tad es iziešu uz ielu, un visi cilvēki tur taps dziedināti. Bet Pēters šeit runā vienkārši, ne ar manu dievbijību, ne ar manu spēku, ne ar manām spējām. Viņš precīzi atbild 16. nodaļā, tur ir vecā tūkumā, lasam jauno. 16. nodaļā. Viņš ticēja Jēzus vārdam, un viņa vārds šo vīru, kuru jūs redzat un pazīstat, ir darījis veselu. Ticība, kas nāca caur Jēzu, viņu dziedināja jūsu visu priekšā. Ticība viņu dziedināja. Jēzus vārdu spēkā viņu dziedināja. Ne jau no viņa dievbijības, ne jau no viņa svētuma, ne jau no viņa tur svaidījuma. Saproti? Ne jau no viņa svaidījuma tas viss notika. Tas notika tāpēc, ka Jēzus vārds viņu dziedināja. Ticība nāk caur Jēzu, viņa dziedināja jūsu visu priekšā. Un tagad, brāļi, tur rakstīts, es zinu, ka jūs tā rīkojaties pret Jēzu aiz neziņas, tāpat kā jūsu vadoņi. Tāpēc mēs nezinām, neizprotam Bībeli, tāpēc mēs visu laiku domājam, ka mums kaut kas īpaši jāizdara, lai notiktu tā dziedināšana. Lai mēs dabūtu tās gara dāvana, tās dziedināšanas dāvana, mums tur nezinu, kas ir jāizpelnās. Tā nav. Dievs lietot var visādos veidos un viss cilvēks. Katru ikvienu Dievs var lietot. Pareizā ir. Kā tu tiki glābta? Jā, kas tāds, kā tu tiki glābta? Tu nāc pie viena vārda, piesauc vienu vārdu un tu tiki glābta. Nožēloji grēkus, piesauc tā kungu vārdu, savā sirdī ticēja un mutā pliecināja Jēzus par savu kungu un tik glābt, pareizi. Jo tur jau tā rakstīts. Nav pestīšana nevienā citā, jo nav neviens cits vārds zem debesis cilvēkam dots, kurā mums ir lēmta pestīšana. Es domāju, pestīšana tas ir tāds veclaicīgs vārds. Tas ir citiem vārdiem sakot glābšana, pareizi. Vieglāk cilvēki, kas nezinu par pestīšanu, tā ir glābšana. Tu tiki glābti tad, kad piesauc Jēzus vārdu, pareizi. Pieņēmi, nožēloji grēkus, pieņēmi Jēzus savā sirdī, piesauc tā kungu vārdu un tiki glābti. Ja iemājas svētais gars, atbrīvoja. Jēzus, kad tu nožēlo visu grēkus, atbrīvoja tevi, Jēzus Kristus asins tev nomazgāja no visiem grēkiem, un tu savā sirdī ticēji, un tu tiki glābti. Ir tikai viens vārds mums cilvēkiem dzīvot uz zemes dots, kurā mums ir glābšana, pareizi. Jēzus vārdi. Tikai Jēzus vārdi. Tas pats arī par dziedināšanu. Kā jūs domājat, kuram bija ticība Jēzus vārdam? Roberti, kā tu domā, kuram bija ticība, kad viņi gāja uz to templi, viņi ieraudzīja to cilvēku, kas bija paralizēts, kuram bija ticība? Vai tam cilvēkam bija ticība, vai Pēterim un Jānim bija ticība? Kā tad? Es arī tā domāju. Kur tad tas cilvēks vispār, viņš pat dāvans prasīja? Viņam vispār, ja tā padomā, kādu viņš vispār mums nedomāja par nepadziedināšanu, ko viņš prasīja par dāvaniņas, viņš gribēja to naudiņu, to zelta un sudraba man nav. Kas man ir, to es tev varu dot, Jēzus Kristus vārdā. Es domāju, viņš teica, Jēzus Kristus vārdā celies un staigā, viņi teica. Es domāju, ka Pēterim bija tā ticība. Jo Pēters zināja, kas viņam ir. Viņš teica, es varu dot tas, kas man ir. Viņš teica, Jēzus Kristus vārdā celies. Es saprotu, manā saprašanā, ka tas bija Pēterim. Kā tu arī domā? Arī tā domā? Es domāju, ka mums daudz lietas nav jāzina, jāsaprot, mums tikai jāzina tās lietas, kas darbojas, saprot. Nav, es domāju, pat reizēm nevajag visu tur baigi, tur iedzināties un tur ņemties tur to Bībeli un tur spriedelēt. Vienkārši, kā Bībeli saka, tā ir. Jo, kā Bībeli saka, ir tikai viens vārds, kurā ir lēmta pestīšana un glābšana. Tā tad ir viens vārds, ir Jēzus vārds. Viens vārds, kurā mēs tiekam dziedināti, tas ir Jēzus vārds.
kurā atkāpjas visas slimības. Un mums nav tur jāsprieda, lai vienkārši pieņemam un ticam, ka Jēzus vārdā locas visi ceļi, kā debesīs tā virs zemes. Visi ceļi locas pret Jēzus vārdu. Un visām slimībām ir jāpakļaujas Jēzus vārda. Jēzus vārdam. Tā nav? Un tā ir personai Jēzum Kristum. Vārdam un tā ir personai Jēzum Kristum. Protams, mums šodien ir svētais gars uz zemes, bet svētais gars mums atklāja Jēzu. Un kur tā kunga gars, tur ir Jēzus, tur ir svētais gars. Viņi ir sinhroni un viens pats Dievs, jā, viņš ir debesīs tēvam pie labās rokas, bet viņš savu svēto garu šeit uz zemes. Un kad mēs ejam svētā gara spēkā, tad, var teikt, Jēzus darbojas ar mums. Jēzus Kristus darbojas. Jo es domāju, nav neviens cits vārds, kas varētu stāties pretī Jēzus Kristus vārdam. Nav citu vārdu. Zini, Jāni? Nav neviens cits vārds, kas varētu stāties Jēzus vārdā. Tu pasaki Jēzus vārdā un viss notiek. Citi vārdi nav, neviens nav tāds, kas varētu dziedināt slimus, vārdu pasakot, kas varētu atbrīvot cilvēkus. Es domāju, ka mums kristiešiem ir jābūt tādai drosmei. Mēs nevaram baidīties un šaubīties. Jo tikko mēs šaubamies par Jēzus Kristus vārdu spēku, tad mēs nevaram saņemt ne dziedināšanu, ne atbrīvošanu. Mums vienkārši jātic, ka Jēzus vārds viss notiek. Jēzus vārdu spēkā viss notiek. Un tad nāk uzvara. Uzvara par slimībām, uzvara par visām depresijām, par visām dzīves problēmām. Un ziniet, ka Sātans mums visu laiku grib izšaubīt. Sātans grib izšaubīt. Viņš grib izaicinājumu pret mūsu ticību nest pareizi. Bet mums ir jāskatās Sātanam acīs un jāpaliek pie sava. Jāpaliek pie sava. Un es domāju, tas pats Dievs, kas to darīja caur Pēteri, kad Pēteris pateica tos vārdus. Tas pats darīs arī caur tevi, caur mani, pareizi, Robertiņ, ko? Tas pats Dievs arī caur tevi to pašu darīs. Ja viņš darītu to caur Pēteri, pareizi, arī caur tevi. Jo tas pats vārds, ko lietoja Pēteris, tas vārds arī var skanēt no tavas mutes, no manas mutes. Un Sātans locīs savus ceļus tavā priekšā, kad tu pateiksi Jēzus Kristus vārdu. Jēzus Kristus vārdu priekšā locās Sātans locās. Viņš savus ceļus loca. Bet mums jābūt pilnīgai pārliecībai sirdī. Lai cilvēki saņem dziedināšanu, jābūt pilnīgai pārliecībai sirdī. Es tev teicu, ka es strādāju Jaunmārupē, par zirkopē, ja? Es lūdzu Jēzus Kristus vārdā par puisīti, kas čurāja gultā, viņš čurāja gultā. Un lūdzu Jēzus Kristus vārdā, un viņš tika dziedināts. Es jau nebiju tur baigais, tur kaut kāds sludinātais, nebija nekas parasts, vienkārši draudzes apmeklētājs. Parasts draudzes apmeklētājs, vienkārši strādāja par zirkopē. Un viens puisīts tur, viņš man stāsta, ka viņu visu laiku čurā gultā. Viņš no mazām dienām, viņš nevar katru nakti pieslapina gultu. Es domāju, es ņemu Bībeli, lasu Jēzus Kristus vārdā, locas visu ceļu, kā debesīs tā virs zemes, un ticu Jēzus Kristus vārdu spēkam. Un es vienkārši pateicu Jēzus Kristus vārdā, atbrīvo šo puisi no šīs slapināšanas gultā, es pateicu, un dziedinu. Jēzus Kristus vārdā, svētā gara spēkā, es pateicu, un puisīts vairāk nečurāja gultā. Mamma saka, kas tas par dziednieku atbraucis te? Viņa mamma saka tam puisītim. Kāds dziednieks? Es jau neesmu nekāds dziednieks, es vienkārši pielietoju to, kas rakstīts ir Bībelē. To jau mēs katrs pielietojam, tas darbojas. Tev jau nevajag būt kaut kādām īpaši izredzētam. Tas ir katrs kristietis to var pielietot. Pareizi, Alde? Katrs. Tu stāv uz ielas, piemēram, cilvēks, kāda veselības problēma pieeja klāt, pasaka Jēzus Kristus vārdā,
tev nav jādomā, kas tur būs, kas nebūs. Tu tici, kas rakstīts Bībelē, un nešaubies, un tici, un būs, un dziedinās. Tas cilvēks, es domāju, nemaz, kas sēdēja pie tām durvīm, pie tām tempļa durvīm, viņš jau tur baigi, negaidīja ne dziedināšanu, ne viņš kaut ko tur domā, viņš vienkārši prasīja tās dāvanas. Un viņi teica, mums nav ne sudraba, ne zelta, kas mums ir, to mēs varam dot. Jēzus Kristus vārdā celies un staigā, viņi paņēma pie rokas un piecēla un viss. Ko viņš tur paspēja tur ticēt, kā viņš tur neticēja, zinu, tur... Protams, ticēja Jēzus vārdu spēkam, bet es domāju, vairāk ticēja Pēters. Es domāju, tā Pēters, viņš zināja to vārdu, viņš vienkārši pateica un tika dziedināts. Ir dažādi, bet šī momentā manā saprašanā, ka Pēters ticēja tam vārdu spēkam, nevis tas paralizētais cilvēks. Bet ziniet, ko es ievēroju šī? Jūs visu nepārlasīšu. Jūs mājās šo visu pārlasīt, bet ko es šeit ievēroju visā šajā pasākumā? Kas man likās ļoti svarīgi. Divi cilvēki, kristieši, apustuļi, iet uz baznīcu, iet uz baznīcu. Un pie baznīcas ierauga neticīgi cilvēki, kas lūdz dāvanas. Viņam vajag kaut kādu naudiņu, pa ko ēst, tā, par ko dzīvot, pastrādāt viņš nevar. Ko viņi dara? Viņi sludina viņam. Viņi pasaka, Jēzus vārdā celies un staigā. Viņi sludina, pavēla slimībai, atkāpties un pasludina Jēzus vārdu spēku un paņem aiz rokas pieceļ un iet iekšā. Un zini, kas ir pats interesantākais? Kas te tālāk rakstīts? Aldi, kas ir pats interesantākais? Ko es ievēroju? Bet daudzi, kas šos vārdus dzirdēja, tas ir rakstīts Apostoļu darbu 4.4. Bet daudzi, kas šos vārdus dzirdēja, sāka ticēt. Un šo vīru skaits bija 5000. Iedomājies, viņi izglāba vienu, ieveda iekšā baznīca. Un 5000 atnāca pie Dieva. Dēļ to vienu paralizēto cilvēku, 5000 cilvēku sāk ticēt Dievam un nāca pie Dieva. 5000 ir rakstīts. To skaits bija 5000. Sāka ticēt. Viņi pirms tam, kā var saprast, neticēja. Viņi nebija vēl pieņēmuši Jēzu. Viņi sāk ticēt. Tur tālāk rakstīts, ka viņi kļūt ticīgi, ka viņi tur atgriezās no grēkiem. Bet tur ir rakstīts, un nav pestīšana nevienā citā, redz cits vārds zem debes ir cilvēkam dots, kurā mums lēmta pestīšana, glābšana. Tātad viņi šie cilvēki nožēloja grēks, tad patās es sapratu un arī pieņēma Jēzu savā sirdī. 5000, iedomājies, caur vienu. Bija viens cilvēks, izglābt vienu. Caur vienu cilvēku var sākties liels pārmaiņas. Labi, mēs šeit daudz neesam, ja? Bet caur vienu cilvēku tu var izglābt vienu cilvēku un var sākties milzīgas pārmaiņas. Jo viss sākās ar vienu cilvēku. Un zini, kas pēc tam bija pats interesantākais? Ar to jau viss nebeidzās. Ziniet, ka ar to viss nebeidzās. Jo šie brīnums jau, bet tas bija milzīgs, saprot, tas bija milzīgs. Tas cilvēks, kur tālāk rakstīts, cilvēkam, pie kura bija notikusi dziedināšanas zīme, bija vairāk nekā 40 gadu. Tam cilvēkam, kur notika tie brīnumi, viņam bija 40 gadu. 40 gadus viņš bija paralizēts. Viņš no mācas miesām. 40 gadus viņš nestaigā. Viņš nekad dzīvē nebija staigājis. Tie cilvēki ieraudzīja šo brīnumu, un viņi visi sāk ticēt. Zini, kad tu ieraugi tādu brīnumu, kaut kādu milzīgu, tu nesāk ticēt. Kaut tu būtu galīgi neticīgs. Tev viss rāda sāk ticēt. Piemēram, kā Aigi pieceltas no ratiņiem, viņiem visu māsa sāk ticēt, mamma sāk, tētis sāk ticēt, kas pašlaik ir neticīgi šī brīdī, kas netic Jēzum Kristum. Viņi sāk ticēt. Tā kā šeit bija. Caur Jēzus Kristus vārdu spēku notiek lielas izmaiņas, liela brīnuma. Tad to jau vēl viss nebeidzas. Viņi sagūstīja, saprot, šos divus apustuļus sagūstīja. Un viņiem jau nepatika, kad Jēzus vārdu piesauc un sludina. Nepatika. Tagad jau daudziem cilvēkiem man nepatīk, kad mēs sludinām Jēzus vārdu. Pareizāk nepatīk. Man ir Robertiņa, daudziem nepatīk. Nepatīk. Un viņi sagūstīja viņu, bet
nākošā dienā viņus tur izsauc atkal uz to apspried pārunām. Viņi izsauc uz pārunām, tur rakstīts, un ka viņi nedrīkst aizliedz viņiem sludināt par Jēzus Kristu. Viņiem aizliedz sludināt. Kā jūs domājat, viņi piekritat un vairs nesāk sludināt par Jēzus Kristu? Kā jūs domājat, ko? Viņi turpināja, jo viņi teica, jūs paši redzat, kas notika. Viņi pateica šo brīnumu, pateica, ka šis slimais cilvēks tika dziedināts, un tie vecie virspīriesti, kas tur toreiz bija, viņi gribēja, kaut ko iebilst, bet, tur rakstīts, redzi, kungs, kā viņi tagad draud, dod savam kalpam droši runāt tavu vārdu, lai tava roka izstiepēs dziedinājumu, un zīmes un brīnumi, lai notiekts ar tavas svētā kalpa Jēzus vārdu. Viņš tur arī viņa lūdza, lai viņi varētu turpināt sludināt. Un ka viņi bija beiguši lūgt vieta, kur viņi bija sapulcējušies, nodarbēja, un visi kļuva svētā gara piepildīti un droši teica Dieva vārdu. Tie priesteri vecai domāja, lai viņi vairāk nesludina Jēzus Kristus vārdu. Viņi turpināja to darīt, un viņiem nebija ko iebilst, jo šī dziedināšana bija acīm redzama. Nebija ko iebilst, un viņi arī palūdza un turpināja sludināt, jo nav ko iebilst, saprot. Acīm redzams brīnums notikt, un viņiem nav ko iebilst. Viņi bija svētā gara piepildīti un droši teica Dieva vārdu. Un tur tālāk rakstīts, un ticīgo pulkam tad bija viena sirds un dvēsele, un neviens neko no savas mantas nesauca par savu, viss viņiem bija kopīgs. Tad, kad viss šie brīnums notika, un tad, kad viņi tur jau sludināja, tik daudz cilvēku atgriezās pie Dieva, tad visa draudze kļuva vienota, kopīga ar vienu sirdi, ar dvēseli, ar vienām domām. Visa draudze, viss bija draudzē kopīgs. Foršēga. Caur vienu cilvēku viss sākās. Iedomājies, viss sākās ar vienu cilvēku. Vienu cilvēku, kuri 2 apustuļi gāja uz baznīcu, piecēla to cilvēku, Jēzus vārda spēkā, dziedināts viņš tika, un viņš sekoja viņiem, un caur šo brīnumu atgriezās vēl 5000 cilvēku nāca pie Dieva, pēc tam arī tā valdība neko nevarēja iebilst, jo tas brīnums bija acīm redzams, un baznīca kļuva vienota savā sirdī un dvēselē. Foršēga. Viņš jau viss vienoti. Foršēni, ka visi vienoti, draudzīgi paliek. Nevienmēr. Ja. Vienmēr savu forši. Un apostoļi ar lielu spēku liecināja par Jēzus Kristu augšām celšanos, un liela žēlastība bija pār viņiem visiem. Viņu vidū nebija trūkumu cietēju, jo ik viens, kam piederēja zeme un nami, pārdeva tos un atnesa iegūto naudu un nolika pie apostoļa kājām. Un tā tika izdalīta visiem, kā kuram vajadzēja. Arī Jāzeps, viens no apostoļiem, Kiprā dzimis Levits sauc Bernaba, kas tulkojumā nozīmē mierinājuma dēls, pārdeva lauku, kas tam piederēja, atnesa naudu un nolika pie apostoļu kājām. Tu iedomājies, caur vienu šo paralizēto cilvēku, kas notika? Iedomājies, kas notika? Viņš tika glābts, viņš tika dziedināts ar šo brīnumu. 5000 cilvēku nāca pie Jēzus ar šo brīnumu. Un valdība neko nevarēja iebilst, jo viņi redzēja, ka tas bija reāli noticis, un tur nevarēja neko teikt, ka tas tā nav. Un beigās bija tas, ka visa draudz vienota, vienprātīgi, un nes liels upurus,
lai varētu cilvēki vēl vairāk tikt glābti, lai draudzē varētu nopirkt labu aparatūru, lai varētu, caur vienu brīnumu notika tādas izmaiņas, caur vienu brīnumu, caur vienu cilvēku. Tāpēc es saprotu, cik svarīgi ir izglābt cilvēku izglābt. Vienu cilvēku, caur to vienu cilvēku var viss notikt, viss izmaiņas, liels izmaiņas var notikt. Viņi arī redz, beigās tur visu upurēja draudzē, tur nes upurs, lip pie apustuļu kājām, atnes naudu, pārdeva savas īpašums, viss nodeva draudzē. Viņi to darīja no sirds. Pārdeva lauku, kas tam piederēja, atnesa naudu un nolika pie apustuļu kājām, tas Jāzeps. Viņš to darīja no sirds. Ziedoja draudzē, lai glābt cits cilvēks, lai pildītos evanģelizācijā. Tā kā mēs redzam, cik svarīgi ir glābt cilvēks, cik svarīgi ir sludināt. Un mēs redzam, cik liels spēks Jēzus Kristus vārdam. Jēzus Kristus vārdam. Un es domāju, ka mēs rītdien katrs no rīta pamodīsimies. Un mēs varēsim teikt, ka mēs visi tagad esam ticīgi cilvēki. Nav tā ir? Ka mēs pamodīsim, mēs varam teikt, ka mēs visi esam ticīgi cilvēki. Kas arī varbūt šodien šaubījās. Jo mēs varēsim uzlikt rokas slimajiem, un šie cilvēki varēs iegūt veselību. Mēs varēsim izdzīt ļaunos garus, kā Bībeles. Mēs varēsim piecelt mirušos, un mēs sludināsim evaņģēliju. Jēzus vārda spēkā. Jo mēs esam svētīti ar visām debesu svētībām. Jo mēs zinām, ka Jēzus Kristus brūcēs mēs esam dziedināti. Mums vienkārši ir jāpieņem šī dziedināšana. Jāpieņem. Jo reizēm jau viss uzreiz nenotiek. Pareizāk, viss reizēm nenotiek. Jo Iesaijas 61.1 rakstīts, jo Dieva tā kunga gars ir pār mani, jo tas kungs man ir svaidījis sludināt nelaimīgajiem prieka vēsti, mani sūtīs dziedināt sagraustas sirdis, pasludināt apcietinātiem atsvabināšanu un saistītiem pilnīgi brīvību. To dara tā kunga gars, kas ir uz mums. Dievs dziedina, Dievs atbrīvo, viņš cilvēks lieto. Viņš cilvēks lieto. Bet reizēm ir tā, ka visu reiz nenotiek, pareizi. Visu reiz nenotiek. Bet mēs nedrīkstam šaubīties. Ja arī visu reiz nenotiek, mēs nedrīkstam šaubīties. Mums ir jātic. Mums jātic. Kā mums jātic? Mums jātic Jēzus vārda spēkam. Jēzus vārda spēkam. Jo no tā momenta, kad mēs uzliekam rokas slimajiem, mums nav jāšaubās, kas tur notiek tālāk. Mums jāiemācās izmest ārā no galvas visas šīs šaubas. Visas šīs šaubas vienkārši jātic, kas tālāk notiks. Jo vēlns mums grib izšaubīt. Viņš saka, nekas jau nenotiks. Vēl daudz jāgaida, kad notiks tā dziedināšana. Nekas mums nav jāgaida. Mums jātic mūsu kungam Jēzum Kristum. Viņa vārdam. Mums jāpierāda ticība Jēzus Kristus vārdam. Un, jo mēs zinām, ko mēs zinām, ko es gribēju vēl pateikt pašās beigās, ka, ja mēs ticam, tad mēs esam Dievam patīkami. Neticīgi cilvēki Dievam nav patīkami. Un, ja mēs gribam, lai mēs esam Dievam patīkami, mums vienkārši jātic Jēzus vārdu spēkam un jātic, kas ir rakstīts Bībelē. Un nav tur jādomā, nekas īpaši pašam tur jāfilozofē. Vienkārši jātic Jēzus vārdu spēkam un dziedināšanai. Tā kā ticēja Pēters. Slimie tiks dziedināti. Tas arī bija viss, ko es šodien gribēju tā pateikt. Es domāju, ka mēs katrs varam tagad lūgt Jēzus vārdu spēkā un Dievs dziedinās, katrs kristietis. Nevajag tur nezinu kādam būt tur. Nevajag tur būt, nezinu kādam tur svētam un nezinu cik tur tās Bībeles skolas jābeidz un nezinu kādam tur būt. Vienkārši katrs, Dievs var lietot katru. Jo viņš jau dziedina, ne jau mēs dziedinām. Dievs dziedina. Tas arī bija viss, ko es gribēju pateikt. Nodarīja kaut kas? Ai. Tā.